mēdz teikt, ka viss jaunais ir viss vecais aizmirstais. Tas ir preparāts, tikai daudz jaunāks, uzlabotāks, vērtīgāks līdz ar to. Un sen arī jau zināms, vismaz no maniem kolēģiem. Es ļoti labi zinu, ka viņi jau to lieto vairākus gadus. No Jāņa Paukštello es jau biju dzirdējusi par šo preparātu jau gadiem ilgi. Zināju arī, ka Mirdz Martinsona to lieto, bet pirms es sāku to lietot, es uzzināju, ka mana ģērbtuves kolēģe Olga Dreģe to lieto. Un tad, kad es viņai pajautāju, es dzirdēju ļoti labas atsauksmes, un tad arī nolēmu, ka man arī beidzot vajadzētu tā ciešāk padomāt par savu veselību, bet es esmu tāda neapzinīgāka pret savu veselību. Kaut gan droši vien visas tās pašas vainas, par kurām varētu sūdzēties mani kolēģi, kas ir izvēlējušies šo produktu, arī man piemīta. Pirmkārt jau D vitamīna trūkums, protams, osteoporoze un visas problēmas ar kauliem. Un tad es beidzot tomēr ieklausījos savos kolēģos un arī iegādājos šo preparātu. Un visvairāk man patīk tas, ka tas ir mūsu ražojums, ka par to ir ļoti labas atsauksmes. Un tad, kad es sāku lietot šo preparātu, es patiesi jūtu, ka mana enerģija aug, ka man ir vieglāk piecelties no rītiem, ka mani nemoka nogurums pēc pāris stundām darba. Es nejūtu šo lielo enerģijas trūkumu pēc Covid izslimošanas. Kāpēc mums lietot sintētiskos vitamīnus, ja ir tik brīnišķīgs preparāts ar dabīgo izcelsmi? Un vēl pie tam Latvijā ražots, uzlabots. Vispār man liekas, ka mēs dzīvojam tādā laikā, kad mums ir jāatgriežas pie visa dabīgā. Jo mūsu Latvijas veikalos mēs varam redzēt un nopirkt tik daudz kā vērtīgi, tik daudz ko tādu, kas varbūt sen bija aizmirsts, bet šodien tas jau ir pavisam citā kvalitātē un pārbaudīts. Un mēs ar lielu prieku varam konstatēt, ka mēs kļūstam možāki, veselīgāki un galvenokārt, ka lietojam Latvijas ražojumu. Manuprāt, tam ir ļoti liela nozīme. Es domāju, ka mums visiem trūkst gan D vitamīna, mums ir problēmas ar kauliem, nagiem un matiem. Un tad jūs paši pārliecināsieties, kad šis uzlabojums ir, un arī to, ka arī jūsu enerģija ceļas. Un tagad es ceru, ka pavasara noguruma arī man nebūs. Un es ieteiktu to tieši tagad, kad mēs visi mokamies arī ar pavasara nogurumu. Un tāpēc visiem cilvēkiem es ieteiktu mūsu pašu ražoto, šo tiešām jau daudzu cilvēku atzīto preparātu.